tas, ko mēs tagad visu redzam, un šīs emocijas gribētos, lai ir iespēja izbaudīt jebkuram cilvēkam, vai Rīgas iedzīvotājiem, vai Rīgas viesiem. Un nākošais solis ir mēģināt saskaņot ar pilsētas valdi kuģošanas atļaujas un noteikumus, lai tas būtu kā tāds standarta turisma piedāvājums. Dārlinga jaunais īpašnieks ar savu piemēru cer atgriezt Rīgas ūdeņos pagājušā gadsimta sākumā valdījušo rosību. Vispirms ar izpriecu un ekskursiju kuģīšiem, kam varētu sakot kafejnīcas ar ērtu piestāšanu ūdens malā. Tā aizsapņojamies līdz pat holivudiskām atrakcijām pirātu stilā. Dārlinga saimnieks ir gatavs rīkoties, lai prieks par kuģošanu Rīgas ūdeņos nebūtu vienīgi naudīgu ļaužu baudu vien. Es nopirkšu tās kniepadats. Es domāju, kā es salikšu, viņas tā stāvēs smuki, es tur apakšā uztaisīšu tā, ka viņš tā būs. Un viss tur krīt, un viņš tur ļodzās, un stāv ne tā, kā es biju izdomāju. Bet nu nekas. Visi vienmēr tur saka, mičūriņas, bet mēs paši varam labāk. Ja? Man ir gurķegli ar tomātu rotāju. Tādā veidā. Viņi ir asketiski. Ļoti pievilcīgi, mīļi pat un pēc tam lietojami. Visādi, kā vien vēlās. Multifunkcionālā pārtikas egla mičūrina gaumē.